Rūbenes baznīcas altāra glezna darināta pirms vairāk nekā 100 gadiem. Uzraksts uz gleznas rāmja vēsta par 1899. gadu. Iespējams, te nav lielas mākslinieciskās vērtības. Tā ir vācu mākslinieka Heinricha Hofmaņa gleznas kopija, tomēr domājams, ka tā izgatavot Vācijā un skaidri zināms, ka līdzekļi gleznas izgatavošanai ir ziedoti. Tāpat īpaši ir gleznas tēma – Kristus debesu braukšana baznīcu altāra gleznās attēlot reti. Tā ir reize, ka Jēzus tiek tīri fiziski no šīs pasaules pacelts debesīs un vairāk nav kopā ar saviem mācekļiem. Un tas mums māca to, ka Dievu klātbūtni mēs piedzīvojam garīgi. Ja? Tas ir, ka mums uz to ir jāpaļaujas. Mēs gribētu, ka mums Dievs staigā katru dienu tepat blakus, bet mēs mācāmies šo garīgo saikni. Un varbūt tas tāda mācekļiem arī tā neparasti ir un grūti. Jūs varat redzēt uz gleznas tur apakšā, viņi tādi izbiedētām sejām skatās, kas tagad notiek, kaut gan viņiem tas ir teikts, ka tā būs. Es domāju, šodien nav nekas savādāk. Mēs arī vēlētos, ka Dievs ir klāt, bet viņš mums māca, ka mēs viņam uzticamies ticībā. Nu, tā kā Rūbenē ir īpaša glezna, tad mēs vēlējamies kaut kā šo dienu tā, es pieņemu, ka vairāk varbūt mēs tā nedarīsim, bet šoreiz mēs tā darīsim. Otrajā pasaules kara laikā glezna tika sagriezta ar nazi. Nostāsta vēsta, ka to izdarījis toreizējais draudzes priekšnieks, lai gleznu nenozaktu dažādu armiju marodieri. Tāda glezna bija skatāma daudzus gadus, to restaurēja tikai pirms apmēram 3 gadiem. Savukārt šoreiz atpakaļ liekot gleznu plānots iestiprināt rūpīgāk, kā tas bija līdz šim. Mācītājs stāsta, dažkārt nācies aizdomāties par mākslas priekšmetu gleznu likteni pēc tam, kad tie radīti. Gleznu uzzīmē, un viņi taču ir domāti, lai cilvēki viņus baudītu, un arī altāra glezna ir. Un tomēr pēc cilvēki arvien mazāk un mazāk viņus redz. Un sevišķi muzejos es zinu, ka tur ir, teiksim, ekspozīcijā 100 un 1000 stāvu nenoskārstai vajadzībai, kādā reizē viņas parādīs. Un beigās es saprotu, ka gleznai ir kultūra vēsturiska vērtība, un es pilnīgi to visumā pieņemu, bet no otras puses viņi ir jau zīmēti, taču, lai cilvēki viņi redz. Un varbūt šī tāda reize, kad vienkārši Jēzus iznāk ārā pie cilvēkiem, nevis mēs viņu tur, kā saka, baznīca ir vaļā. Te vienmēr dienas laikā var atnākt un uz viņu paskatīties, bet te ir tāda, kā es redzu, arī tā vērība ir tāda lielāka pievērsies to darīt. Pirms gleznas iznešanas baznīcā notika debesu braukšanas dienai veltīts dievkalpojums. Draudzes locekļi, kas bija uz to pulcējušies, protams, izmantoja iespēju aplūkot altāra gleznu tuvumā. Jūs redzat, ko Dievs dara? Kādu laiku viņš dod? Mākonīši ir, saulīte ir, visa dabas bagātība nāk pie mums. Un veselība, un viss kaut kas, un prieks dzīvot un strādāt. Nu, ko vairāk? Jēzus pie mums. Viņš aiziet debesīs, tagad viņš tiešām visas mūsu lūkšanas aiznesīs pie Dieva tēva. Jā. Un tā mums nāks tas viss, jā. Ja mēs to būsim pelnījuši. Jā. Vispirms jānopelna, lai algu saņemtu. Rūbenes baznīca kopā ar Kocēnu novadu un Vidzemes augstskolu strādā arī pie apkārtnes attīstības plāna. Šobrīd tiek plānots stāvlaukumu ierīkošanu, pēc gada tiek cerēts, ka būs iespējams sakārtot dievnamam blakus esošo nepabeigto ēku. Kopīga novada mēs šobrīd gatavojam vienu projektu Eiropas Savienības finansējumam. Mēs ceram, ka mums tas varētu būt atbalstīts par tādu sabiedrības iesaisti un izpratni, kā mēs vispār vērtējam kristīgās baznīcas klātbūtni, kultūra vēsturisko visu šo veidojumu šeit, ko tas šodien mums nozīmē. Un tas projekts šobrīd tas iet uz priekšu. Rūbenes baznīca vasaras sezonas laikā atvērta ikdiena, un izlemts pirmo reizi piedalīties arī tradicionālajā baznīcu naktī, kas šogad notiks 5. jūnijā. Tiek plānots, ka viena no aktivitātēm, ko tur varēs baudīt, būs cēsu zvanu ansambļu koncerts.